Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību un pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības, šobrīd var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras realizētā Eiropas sociālā fonda atbalsta projektā Jauniešu darba prakse. Šī projekta mērķis – jauniešus iesaistīt darba praksē pie konkrētā darba devēja, nodrošinot apmācību reālā darba vidē. Nav noslēpums, ka jaunieši tikko, kuri nākuši, teiksim, no skolas sola, viņiem nav nekādas darba pieredzes. Un projekta mērķis ir palīdzēt šo pieredzi jauniešiem gūt, lai vēlāk viņi varētu sekmīgāk iesaistīties darba tirgū, jo tad jau darba devējs redzēs, ka jaunietis ir strādājis. Rēzeknē un Rēzeknes novadā šis atbalsta projekts guvis lielu atsaucību. Uz doto brīdi darba praksē iesaistījušies 145 jaunieši un 60 darba devēji. Jāteic, ka interese par šo projektu nav mazinājusies. Jaunieši darba praksi iegūst dažādās sfērās – tirzniecībā, lauksaimniecībā, grāmatvedībā, lietvedībā un daudzās citās. Piemēram, Rēzeknes apzaļumošanas uzņēmumā strādā 5 jaunieši. Viens no tiem ir 2. kursa students Edgars Massals. Ļoti labi, ka ir iespēja tā brīvā laikā nevis sēdēt mājās, bet atnākt svaigā gaisā, padarīt un nopelnīt ar priekš sevis kaut ko. Un arī papildus iemaņas. Jā, papildus iemaņas, piemēram, nākotnē, es domāju, noderēs jebkurā gadījumā. Jaunieši veic dažādus ar apzaļumošanu saistītus darbus, kā piemēram šobrīd veido pilsētas svētku egli no vairāk nekā 450 mazām eglītēm. Darba vadītāja un apzaļumošanas speciāliste ar jauniešu veikumu ir apmierināta. Vai cenšas jaunieši? Es domāju, jā, jo viņi ir ieinteresēti pastrādāt un nopelnīt kādu naudiņu klāt savai stipendijai. Jaunieši prakses laikā saņem ikmēneša stipendiju 120 latus mēnesī, apdrošināšanu pret iespējamo nelaimes gadījumu un teorētiskās un praktiskās apmācības līdz 300 latu apmērā par vienu darba prakses vietu. Savukārt jauniešu darba vadītājs 18 latus par katru apmācāmo. Darba prakses ilgums no 6 līdz 12 mēnešiem. Tā nebūs oficiālā darba pieredze, kura tiks ierakstīta algas nodokļa grāmatiņā. Tā būs tikai darba prakse, bet es domāju, ka katrs jaunietis, kas ir piedalījies projektā, savā CV viņš noteikti varēs ierakstīt konkrētu darba devēju, konkrētu profesiju, kurā viņš ir strādājis, un arī, protams, tās prasmes un pieredzi, kuru viņš ir guvis. Otrs pozitīvs piemērs projekta jauniešu darba prakse īstenošanā ir uzņēmums R-Style, kas nodarbojas ar pilsētas informatīvā portāla iRezekne.lv uzturēšanu, web risinājumu izstrādi, web dizainu un reklāmas dizainu. Jau iepriekš šis uzņēmums ir piedalījies Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajos nodarbinātības pasākumos. Šie jaunieši darba praksi uzsāka šā gada septembrī. Aleksandrs un Kristaps studē augstskolā, taču viņi atzīst, ka savienot darba ar studijām nesot tik sarežģīti, jo darba prakse notiek jauniešiem mājās, strādājot ar datoru. Un tā ir laba izdevība gan man attīstīt savas spējas, tieši nodarboties ar to, kas man patīk, un dabūt kaut kādu naudiņu, algu. Vai tu iepriekš esi kaut kur strādājis? Iepriekš nē, tikai mācos. Kā vispār vērtē šo projektu mērķi kopumā, kad jauniešiem, kuriem nav šīs darba pieredzes, ir iespēja to gūt šādā projektā un vēl iegūt papildus finansējumu? Jā. Šis projekts man šķiet ir ļoti labs, jo palīdz cilvēkiem attīstīties, gūt jaunas zināšanas un darba pieredzi. Manuprāt, šitie projekti, ko piedāvā NVA, ir laba izdevība jauniešiem, jo tagad darbu dabūt, protams, ir sarežģītāk, jo pieprasījums darba tirgu ir pēc pieredzes, un mēs jaunieši, nevaram tīpaši kaut ko piedāvāt tādu, kas būtu pieņemams. Un tādēļ tā ir ļoti laba iespēja iemācīties, pārādīt sevi darba tirgu, iegūt sev jaunas zināšanas un jaunus cilvēkus, ar ko var sadarboties tālāk. Jaunieši mācās uzturēt mājaslapu, intervēt cilvēkus, filmēt un fotografēt materiālus, ko ievietot ziņu portālā. Uzņēmuma vadītājs atzīst, ka strādāt ar jauniešiem, kuriem nav nekādas darba pieredzes, ir grūtāk nekā ar pieredzējušiem cilvēkiem. Tomēr jaunieši ātri mācās un spēj ieteikt oriģinālas idejas uzņēmuma darbības uzlabošanai un modernizēšanai.
Šajā projektā var iesaistīties jaunieši ar invaliditāti. Šādā gadījumā no Eiropas sociālā fonda atbalsta projekta līdzekļiem pēc ergoterapeita atzinuma jaunietim tiek pielāgota prakses vieta. Šādai aktivitātei atvēlēti līdz 500 latiem par vienu prakses vietu. Ja esi nolēmis izmantot šo iespēju, dodies uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, reģistrējies kā bezdarbnieks un projekta karjeras konsultantam izsaka vēlmi piedalīties jauniešu darba praksē.